Mani sauc Māris, esmu Altas IT valdes priekšsēdētājs. Altas IT ir drošības risinājumu izstrādātājs, drošības nodrošinātājs. Tehniskā ziņā Latvijā jau 10 gadus darbojamies. Mani sauc Justīna un esmu mārketinga projektu vadītājiem Altas IT sastāvā jau visu šo gadu. Un ar NJ Media mēs patiesībā sākām sadarboties, lai sāktu Altas Facebook profilā kampaņas un lai piesaistītu klientus tieši sociālo tīklu vidē sākotnēji, kā vienas no kampaņu veidiem mārketinga posmiem. Sākot kampaņas sadarbībā ar jums, kas ir labā pievienotā vērtība, mums krita sistēmā līgi, pie mums vērsās klienti, gan privātpersonas, gan biznesa sektora klienti, gan attiecīgi pārstāvošās personas, un mūsu pārdošanas nodaļai bija laiks sākt atbildēt uz ienākošo trafiku, attiecīgi sākt viņus apkalpot, tad, kad pie mums vēršas klienti ar savu vajadzību, nevis mēs meklējam un hanterojam viņus. Sadarbība ar NJ Media ir radījusi savādāku klientu plūsmu, ienākošo klientu plūsmu, kas ir galvenais mērķis, kādēļ mēs arī gribējām sadarboties ar NJ Media. NJ Media cilvēki ir ļoti atsaucīgi, ļoti izpalīdzīgi un vienmēr enerģiski un smaidīgi. Sadarbība vienmēr ir pilna ar pozitīvismu. Nekad netiek liekta palīdzība, kad tas ir nepieciešams. Es piebildīšu, ka klientu apkalpošana ir augstākās klases. Es nebaidos šī vārda un man nebija kauns un nebija aizspriedumi. Katru mēnesi, kad man kāds no komandas piezvanīja un apjautājās, Justīna, ko tu šomēnes vari teikt par mūsu darbu un kāda bija sadarbība, es nekad neatkāpu pat zemāk par devītnieku, jo mēs tieši sadarbojāmies ar Jāni un Dāvi vēlāk. Ar Jāni sākotnēji viņš ar mums sarakstījās un detaļas precizēja reizēm 10. vakarā un svētdienā 11. no rīta. Līdz ar to tā man jau ir pārliecība sadarbībā ar kuru sadarbības partneri, ka tas ir sirdsdarbs. Tas nav tikai darbs no 9 līdz 6, viņš ir iekšā savu klientu dzīvēs un produktos 24/7. Kas ir forši? Tagad Niks smaida, bet diez vai Jānis smaidīs, ja viņam klients sāk zvanīt svētdienā. Man ir grūti iedomāties uzņēmumus, kuriem nenoderētu ienākoša klientu plūsma. Pat ja reizēm tas nozīmē papildus darbu, tas liek mazliet padomāt par to, kādā veidā varbūt kaut kur reorganizēties, kaut kur ieraudzīt savu klientu pat citā gaismā. Tā kā es teiktu, ka es ieteiktu sadarbību ar NJ Media jebkuram uzņēmumam vismaz pamēģināt, ja ne savādāk. Komerc noslēpums. Bet, ja nopietni un nedaudz ārpus komerc noslēpumu, tad sadarbība un kampaņas ar jums mums atvēra ceļu un parādīja, ka interesi mūsu nozarē ir izteikti no privātpersonām, un mēs esam raduši ceļu un pieņēmuši lēmumu iet arī šo taciņu, un varbūt vairs nekoncentrēties tikai un vienīgi uz B2B vidi, un strādāt arī ar produktiem un atrast risinājumus privātpersonu tirgu. Spied uz pogas zemāk vai arī uz linku tajā tekstā, kas ir augstāk, un vienkārši izvēlies laiku, datumu un ieplāno jau mūsu sarunu, kurā mēs izrunāsim, kā iespējams tev varam radīt šo jauno plūsmu, lai arī tu vari attīstīt savu biznesu un pelnīt vairāk. Tā kā spied zemāk un ieplāno sarunu. Stay sharp un līdz nākamajai reizei.